Nu, labdien! Nezinu, kā sākt šo video, jo principā tas nebija mana ideja viņu taisīt, bet daudz prasīja, ar kuriem sanāca saruna par šo tematu papļāpāt. Daudz prasīja, nu tad parādi, pastāst kaut ko vairāk. Tas tik interesanti, tas tik forši. Nu tad, jā. Nezinu, no kur gala sākt. Scenārija nav, ikdienas pieredzes video taisīšana arī nav, tāpēc sākšu kaut kā no viena gala. Tādu laiku atpakaļ kajakam izdomāju uzlikt motoriņus ar kāju vadāmus, lai rokas brīvas, lai varētu manevrēt pa ūdeni. Tas viss sanāca, pāris vārdos. Tas viss sanāca perfekti, tikai, kā vienmēr, kā ar laivām saistībā, vienmēr jaudas par maz, vajag bišķiņ jaudīgāk, vajag bišķiņ ātrāk, vajag bišķiņ manevrēt spējīgāk. Vēl jau vairāk, ja runa, tas viss notikās vairāk rudenī, un runa sākās, un vēji, jā. Un tad runa sākās par to, galvā pats jau ar sevi saruna sākās, jāņem kaut kas jaudīgāks ir. Nu tad divi šādi te. Pēc ražotāju datiem, tur tie cipari ir diezgan iespaidīgi, bet es tam īsti negribu ticēt. Respektīvi kaut kāds 1,2 kW, 40 ampēri un attiecīgi, vairāk kā 40. Un attiecīgi tas būs uz kaut kādiem 30 voltiem. Plus mīnus 30, pilnā uzlādē kaut kādi 36, 38. Redzēs, kā tur sanāks. Pāris vārdos, par ko vispār ir runa. Motori, divi apakšā, kājas vadības pedāļi. Tie ir šādi te. Viss ir pielāgots, viss ir sameklēts, viss ir izdomāts. Kā lai saka, galvas tāda produkta principā nopērkam gatavu nav. Šādi te pedāļi, kur jau iepriekšējiem modelīšiem bija on-off switch, jo jauda bija stipri mazāk, bet es sapratu, ka ar tik lieliem motoriem, katrs motors ir vidēji plus mīnus 14 reizes jaudīgāks nekā iepriekšējais, tur, ja nebūs pakāpeniskā, teiksim, tāda jaudas dozēšana, būs problemātiski. Man ir šobrīd tikai 2 pedālīši, nākotnē būs paredzēti 4. Ar 3D printerīti uzzīmēju. Tur gan man sanāca ar 3. versiju trāpīt leņķos, jo nav tik vienkārši. Šos te pedāļus, lai spiešanai būtu ērti, no sākuma bija 2. versija. Principā, kā likās loģiski, var parādīt. Sākotnējā versija bija šāda te. Šita nav loģiski, kā varētu būt spiest no augšas. Bet sapratu, noliekot uz zemes jau gatavā versijā, ka tas galīgi neies krastā. Bija domājis apakšā kastītes, kur viss savienot vārdus, bet arī tad atmetu ideju, jo tas man īsti nepatīk šis risinājums. Tad 2. versija otrādi, tikai sapratu, ka nav pareizais leņķis un prasās tā kā augstāk, respektīvi palika apakšā un sapratu, ka šis leņķis. Tad gala rezultātā radās šāds te skaistuls. Ar kuru leņķis pamainīts, viss pamainīts. Un no katra pedālīša vats ies uz kopējo kastīti. Visu šo te vada Arduino. Arduino šajā gadījumā Mega. Šāds te. Kā tas viss darbojās? Viens pedālīts, es saku, scenāriju nav, tāpēc nedaudz mētāšos par visu. Kreisais pedālis, vismaz tā man kļuva ērtāk, pabraukāju, savās 5-7 copēs, ko sanāca pabraukt ar veco. Var parādīt, zem galva, man ir vecais. Bija vienkārši pa labi. Respektīvi, labi teikšu, no kreisās puses sākšu. Uz priekšu, abi 2 thrusteri, dod taisni, dod uz priekšu. Pa labi, attiecīgi, labējais spiediens, kreisajai kājai, attiecīgi ir pilnā apakaļgaida. Tad atgriezīšos uz galvu. Šajā gadījumā būs uz priekšu, uz atpakaļ. Nākamie 2 pedālīši. Viens ir griezties pa kreisi, respektīvi labējais dzen uz priekšu, kreisajais dzen atpakaļ, bet dozēti. Attiecīgi būs tas spiediens lēns. Rādīšu šiem, jo šeit vienkārši man šo 2 vēl nav.
attiecīgi spiež šo te, viens zen uz priekšu, viens zen uz apakaļ, respektīvi laiva griežās šādi. Gandrīz var apgriezties pa 180 grādiem uz vietas, gandrīz uz vietas, pavisam nedaudz ir nobīta. Tas ir tas, kas man šajā visā fascinē, šajā visā patīk. Labais, tieši tas pats tikai pa labi. Kas vēl ir nianse, braucam uz priekšu, kā braucienā to visu darīt. Braucot uz priekšu, piespiežot kreiso pedāli, attiecīgi kreisais thrusters, jeb motoriņš, samazina jaudu, respektīvi labais dzen nedaudz vairāk kā kreisais, proporcionāli, un attiecīgi laiva tad griežās pakreis, jo attiecīgi kreisais tiek piebremzēts, jeb viņa RPMs tiek samazināts. Kas notiek? Vēl nianses tāda, piespiežam šo te, paturam kaut kādā vēlamajā ātrumā un kaut nedaudz piespiežam apakaļgaitu. Tas viss programmējās. Attiecīgi mums ir kruīza kontrole, jeb mums motors vairs pedāļi nejāspiež. Abi divi motori iet vienādā tajā ātrumā, kādā bija stāvēja gāzes pedāls nospiests tajā. Saukt viņu par gāzes pedāli, kādā viņš stāvēja šajā brīdī, kad es piespiedu apakaļgaitu. Jo, loģiski, ka uz priekšu un uz apakaļ šie pedāļi, respektīvi, nekad nav jālieto reizē. Tā, kā tas... Kas vēl par niansēm? Arduino, tas gan vēl ir idejas, tas vēl nav realizēts. Paņemsim te uzkodas malā. Attiecīgi GPS koordināšu bloks būs, blociņš, un attiecīgi kompass un attiecīgi giroskops kaut kāda tipa. Tas arī viss ir ceļā, tas viss būs programmēts pēc tam, kad viss būs salikts uz laivas. Jo, lai iegūtu tādu lietu kā pozīcijas noturēšanu, respektīvi, pieņemsim, vai nu caur telefonu aplikāciju, jo to arī Arduino atbalsta, vai nu ar pultī, vai nu uz pulksteņa. Attiecīgi tas risinājums viss nākotnē tiks domāts, piespiežot, vai vienkārši uz vadības kastes, kur man šeit vēl nav, jo man viņas vēl nav, kur visi šie akumulātori, šie, kas vēl būtu ceļā, kas man tiks taisīts, jo man šie šobrīd ir 4P, jeb 16 voltīgie, tad viņi būs attiecīgi virknē slēgti, un tad būs savu 32 voltu būs bišķi nedaudz vairāk kā 32, kaut kā 33 voltu būs pie maksimālās uzlādes. Šobrīd tas būs šie divi, un tad vēl divi. Šie konkrēti ir uz 16 voltiem, un katrs ir 15 amperstundas pie 16 voltiem. Bet labi, tajā neiedzināsimies. Un tad, attiecīgi, šī pozicionēšana būs, tas ir vēl miglā tīts, kā tas viss darbosies, kā tas viss izskatīsies, respektīvi nospiežot kaut kādu kombināciju vai vēl kaut ko. Tiks panāks, kad laiva mēģinās stāvēt uz vietas. Tas ir tāpēc viss domāts vairāk vai mazāk laižamies pa upi uz leju, nospiežam šo te savu mistisko kombināciju vai pulksteni vai pulti vai nalgu, un tad attiecīgi laiva tajā brīdī nofiksē, šis GPS dačiks nofiksē pozīciju, un attiecīgi tad mēs, stāvam uz vietas un apmakšķeriem, kaut vai tas būtu Brasels apmakšķeriem, visu savu apkārt. Kas ir šīs varbūt jautājums? Šis ir tas brīnums, kas man radīs šobrīd tā kā viņi ir slēgti paralēli. Tāda attiecīgi ir 16,1 volts šiem akumulātoriem. Šis būs tas, kas būs tiks, nezinu, kādā veidā es vēl izdomāšu, uzzīmēšu, kāds izskatīsies šis te tā kastīte, kur viss tas sajies iekšā. Bet šis ir tas blociņš, kas reālajā laikā rādīs, ko tad mēs tērējam. Cik tad mums ir volti palikuši, vai vatos patēriņš vai ampēros patēriņš. Tas ir attiecīgi, tad mēs skatīsimies, vai ampērstundās, cik tad mums ir reāli iztērēt šī enerģija. Un tāpēc pirmā brauciņa principā būs skaidrs, kas ko kā. Šie arī ir, jautājums ir, šie arī ir paštaisīti. Paštaisīti, cik mēs vispār varam paši kaut ko uztaisīt, respektīvi paši komplektēti. Šeit ir 4x5 pirkstiņi, 18650, kā tur bija mūždien jūgtie skaitļi, kā to saucās tos pirkstīņus. Respektīvi, ko mēs redzam visur, gandrīz visās iekārtās, vai kaut vai Teslas baterijās iekšā. Un 3 amperstundu pirkstiņi šie ir. 3000 mAh, attiecīgi pie saviem 3,7 voltiem. Tādēļ ir, lai redzētu šo te patēriņu reālajā laikā, ir šī te šunta, nezinu, kā viņi latviski sauc. Šīs būs blociņš, no kura mums barosies plusiņš, šeit mums barosies mīnusiņi. Un tad, kas man vēl sagādāja, tad attiecīgi būs kastei savienojums smuks, lai varētu pedāļus atvienot. Šis ir štekerīts, izspraužams, labi, vienu roku neparādīšu, kā viņš saspraužās. Un tad attiecīgi no 4 pedālīšiem nāks šāds te
Es domāju, kāds risinājums lai viss būtu vairāk vai mazāk kaut kā modulārs, lai varētu visu sadalīt, salikt kopā. Tad šis būs šādi izskatīsies pieslēga kastīte, būs neliela kastīte, kur no visiem 4 pedālīšiem sanāks kopā un pieslēgsies klāt pie jau viena kabeļa, kas aizies uz ko vadības kasti. Kādēļ šis tiks iestrādāts kastē, šī puse? Tāpēc, lai pieņemsim kastē tā kā būs akumulātora un vadības bloki, laiva paliek savā novietnē, lai vienalga, kur kajaks. Lai gan runāsim godīgi, tad runa ir par kajaku. Tad es attiecīgi šo te čikas pedāļus atvienoju nost, tie paliek kajakā, un savukārt kastē es roku tur izņemās ārā, un attiecīgi tad man vienīgais, kas man vienosies klāt, tie ir 2 motoriem. Šeit arī bija ņemšanās, kamēr es izdomāju, kā viņi taisīt. Šis principā ir salodēts, jo viņi nāk, vai salodēts, slīpsīt ir saplēsts. Nē. Un attiecīgi tos kondensātors bija jāpielodē pašam klāt. Šis ir 80 ampērīgais ESC, jeb vadības bloks. Šeit būs, vēl viena nianses, ko pastāstīšu. Šeit būs attiecīgi riba, kurai skatīšos, vajadzēs aktīvot dzesi vai nevajadzēs. Ar ūdeni negribēju krāmēties ar ūdens dzesi. Tā attiecīgi šeit vēl kabeļi ir procesā, jo man vienkārši vēl nav šo 3 pinu štekeru, kas būs starp šo te un tad tālāk jau uz motoriem. Jo motoriem ir šāds te, šo versijas neatstāšu. Es negribu katreiz zīlēt, kur jāsprauž ir. Es gribu tādu ar pozicionēšanu 3 datu, ja tā varētu nosaukt štekeru uz spraudni, kā būtu pareizi. Attiecīgi uz 60 ampēriem. Lai motoram ir tikai 40 vai 48, ko viņi tur raksta, ja tas tā ir, nezinu, redzējuši dzīvē. Tad attiecīgi šie 3 gali ies kopā, lai ārpus kastes, lai atkal šo te kasti ar akumulātoriem un visu vadības blokiem ieskaitot ar šiem TSC, lai es varētu atvienot. Un šajā pusē, uz šiem te mosfetiņiem, virsū nāks šāda te riba. Riba ir piemeklēta, lai abiem diviem derētu smuki pāri, lai abi divi derētu virsū. Kas ir šis sarkanais? Tas ir gan fiksatorijas tikai, bet redziet, ribai nāk arī iekšā kabelīts, un tas ir termosensors. Un ko es nepateicu, tas ir šim te skaistulim. Šim te skaistulim, kur ir pozīcija, kur šobrīd rādās, jo nav piesprausa, bet rādās 2 svītiņas, šeit rādīsies temperatūra, un tādā ziņā es varēšu redzēt, tā kā šis būs iznests ārā, es varēšu redzēt, vai man tie ESC pārkarst, vadības bloki motoriem. Vai nepārkarst. Tā, attiecīgi 2, katram motoram savs. Es te bišķiņas atņēmu galdu, tāpēc es tā nokrāmēju, bišķīt esmu. Lielos vilcienos tas varētu būt arī viss. Kā tas viss notiksies, cik tas ātri vai neātri būs. Man te šobrīd bardaks ir konkrētākais, bet, tāds, un vēl tas viss ir procesā. Bet domāju, ja es tagad neuztaisīšu, tad neuztaisīšu nekad. Varbūt tas būs kādi iedvesmi kādam citam pamēģināt. Bet, ar stipri mazākiem labi stūlīt izvilkšu ārā no kastes motoriņi, ar kuriem es braucu. Tā ir salīdzinājumam. Es braucu ar šādiem. Šiem maksimālais ir 1 ampērs. 1,3 teorētiskais, bet reāli dzīvē man liekas, ka 1 ampērs viņam ir un attiecīgi tur tev vatiņas 100 kaut kā tur vatiņam sanāk. Un tas viss uz 16 voltiem. Tā kā šie te mani dzina ar ātrumu 4-5 km/h. Lai gan jāsaka, tur ir ģeometriskā progresija, tur ir pretestība vispārējais spēks, kas iedarbojās uz laivu kajaku. Un attiecīgi tas, ka šis ir savus 40 reizes teorētiski pēc ampēriem jaudīgāks vai pēc vatiem savus 10 reizes. Attiecīgi, vai tas tā dzīvē reāli 10 reizes ātrāks nebūs. Uz 40 km/h es nebraukšu. Tās plānotais varētu būt kaut kādi līdz 10 km/h, kas kajakam ir nevajadzīgi ātri. Tāpēc jau tā versija, kad man bija on-off pedālīši, ko es rādīju sākumā, tā vairs neder, jo man būs visu laiku maksimāla jauda pie spiediena, tad es pieļauju, ka tur varētu būt diezgan liela šļakstīšanās. Tas pāris vārdos arī viss. Viss vēl ir procesā. Šobrīd man printējās kastīte, kur man liksies iekšā šie te lielie nesmukie savienojumi. Šī te šuns, kas vajadzīgs šim te ampermetram, vai kā viņi tur sauc, vispār gudrāks nosaukums, bet, protams, es nekā vienmēr neturās prātā. Tad šim nāk smuka kastīte, lai ārā nāk tikai smuki 4 vadiņi. Šie 2 vadiņi vajadzīgi, lai attiecīgi mērītu
tos, kā mēri neesmu noskaidrojis. To es pieļauju kaut kas ar pretestībām saistīts ir, bet, to es... Jā, un šis ir uz 100 ampēriem. Attiecīgi, protams, tas ir overkills konkrētākais, bet, kā lai saka, better safe than sorry, kā saka angļu mēlē. Droši paliek nedroši. Jā. Tā kā pāris vārdos tas arī viss, būs kastīte uztaisīšana. Ja būs vispār kāda interese, uztaisīšu vēl kādu video. Nebūs interese, netaisīšu neko. Jā, galā taisu jau sev. Ja pirmajam setupam neko nestāstīju nevienam, tad kāds man... Kā lai saka, ja kāds gribēs nedaudz kaut kādu iedvesmu, varēšu kaut ko pastāstīt, var droši pajautāt. Es gan roku uz pulsu baigi neturēšu, ko kāds man jautā, jo man nav plāns kaut kādā veidā publicēties īpaši. Bet, ja kāds dombiedrs ir galā, ja kāds kurzemē grib ar kajakiem pie pirmajiem vaļējiem ūdeņiem piebiedroties braucienā, vai redzēt dzīvē, speciāli uz ūdeni es nebraukšu, bet, ja kaut kur gribēsies kopā nobraukt, nav problēma. Mums ir tāds mazā kajaka grupiņa ar 3 kajaku mums šobrīd ir. Tad attiecīgi šovasar piebiedrosies 4. Tā pa 99%. Tad jā. Starp citu, varbūt kādam interesē, kas uz galda ir. Šis vērķis ir lodēšanai, attiecīgi lodāmurs. Tas ir palīgi rokas. Nereāli labi štēlu, man nevajag lupu, jo vādu acis rāda labi, bet šie tie 2 miljonus. Jo, ja tev ir 2 vādi jāsalodē un jāpieliek kalva un jānotur lodāmos, respektīvi vai 4 rokas. Tad 2 rokas ir šeit un ar 2 rokām tad tālāk notiek šis process. Kas ir baigi foršā lieta? Tas ir šis te skaistuls. Tas ir vispār tas ir schēma lodēšanai. Labi, mēģinu kaut kā parādīt, es te atkal ar vienu roku. Bet ar šo te iekšā ventilators un pušu karsto gaisu. Tas ir mikroshēmas lodēt, izlodēt, pārlodēt. Bet šajā konkrētajā darbībā ļoti noder šo te termotubiņu, termomuftiņu pārkausēšanai, savilkšanai, sakausēšanai. Nereāli štēla. Nav tur ar šķiltumam jādedzinās vai pieņemsim šajā vietā. Šeit ir kādas 3, jo te viss ir izolēts, lai viss būtu puslīdz droši. Nezinu, cik droši. Bet caurzvanīts viss ir ar multimetru, tāpēc viņš te stāv. Un attiecīgi vādi neko nesavienojās. Viss esmu salodējis korekti. Redzēsim vienīgais jā par foniem. Arduino ir diezgan jūtīgs uz šiem te signāliem. Pieslēdzām, man palīdz mans klasbiedrs ar Arduino izpīpēt kas ko kā. Un signāls ir stabils, bet redzēs, kas ar vādu garumiem, jo iekšā tiek doti 5 volti zeme. Un ārā nāk signāla vats, respektīvi ir 3 vadu, šie te pedāļi 3 vadiem, ja mēs iedzinamies niansēs. Sarkans, melns, skaidrs un attiecīgi zaļā krāsa signāla vats. Vienīgais, ieskaitot šos te visus, diezgan paliels garums. Iepriekšējā reizē bišķiņ cīnījāmies, tur pretestības bija jālaik iekšā mazajā versijā, lai varētu to fonu novākt, jo nevarēja dabūt savu signālu. Arduino nesaprat, kad no viņa prasa darbību, kad ne. Šeit izvēlējos plānākus vadus, redzēs, kā sanāks, varbūt teiksim tā, nekādas problēmas ar to nebūs, varbūt signāls būs stabils, jo šajā garumā, kas nāk vadam šim te pedālim līdzi, problēma nekāda nav. Signāls ļoti stabils, ja būs regulēt, būs diezgan viegli. Vēl viena feature, ko izdomāju, kas varētu būt, bet tu praksē pārbaudīšu, cik tas ir noderīgi, lai līdz puses spiedienam tiek izmantots aptuveni, labi, savi kaut kādi, kā lai pasaka citiem vārdiem, nekā galvā man tas skan. Respektīvi, lai puses spiediens nav pusi gāzes, lai puses spiediens ir apmēram 20% no visas motora jaudas. Jo kāja ir kāja, un gājiens šiem pedāļiem nav milzīgi liels. Un varianti tur B, C, D, pēc šādiem te pedālīšiem gluži nav tā, ka viņi riņķi mētājas, lai varētu izvēlēties kādu gribas lielāku, mazāku šo te spiedienu gājienu. Un attiecīgi šiem te pedālīšiem, lai kāja, kā diezgan stulbs rupšs instruments, lai kad piespiež, parādīt kā otrā pusē izskās skrūvis, šādas, nezinu, rūsēs, nerūsēs, skatīšos. Šāds te lodziņš iekšā, un te ir metāla tā detaļa, kas slīd, nezinu, viņš laikam potenciometru sauc, bet es īsti, tur es varbūt arī kļūdos. Nē, esmu elektrīts, lai izskatās varbūt pēc kaut kāda lodēšanas guru, bet nē, amatieris.
Un lai šis te pusspiediens būtu 20% no visu. Un tad, ja es nospiežu grīdā, labi, tad ātri uzskienam līdz 100%. Lai varētu pieņemot, ka tā jauda šiem motoriņiem būs gana liela, lai nebūtu tā, ka mēs spiežam 50% un 50% principā jau ir pasaules gals. Respektīvi, šakats pa gaisu, laiva trako, tad attiecīgi, lai būtu bišķiņ tāds trulāks šis te motors, lai tad, ja patiešām es žmiedzu, tad lai iet, bet šis te pusgājiens, lai būtu 20% kaut kāda motora jaudas. Un tas man galvā šobrīd 20%, kā reāli tas dzīvē būs, to redzēsim. Tā labi, es jau 20 minūtes nomuldējos, es pat nezinu, vai YouTube ņem tik garus video, bet, ceru, ka kādam tas kaut ko palīdzēs. Varbūt arī satikšu Zudiņu vēl kādu ar šādu te. Kā stiprinās uz kajaku? Man ir piepūšamais PVC kajaks no Savage Gear. Ļoti manevrē no sāniem uz sāniem, tāpēc arī principā diezgan svarīgi ir tas, lai būtu šis te manevrēt spēja, jo vējš dzenā ļoti viegli. Gan jāsaka, kad mums stūrē, tad arī nevajag milzīgi cīnīties, lai sagriezt viņu. Tas ir plus, mīnus ar plus kopā. Bet attiecīgi apakšā stiprinās. Es domāju, 2 varianti. Man pielikt šo te, tā kā subdēļiem nāk tās haizivs spūrā apakšā, sēžu pielīmēt, jo PVC ļoti labi padodas līmēšanai, un attiecīgi tad varbūt uzprintēt pārēju, lai varētu šeit uzprintēt pārēju, pieskrūvēt, lai varētu šajā te sēžā iestumt iekšā. Tas bija man viena ideja, bet tad motori netiek pasargāti, un brasarā braucot diezgan liela iespēja viņus ir atdaudzīt. Es nebaidos, ka šo te es varētu iznīcināt tā viegli, bet, citreiz pa braslu kaut kādos, 8-10 km/h sanāk. Un tad, ja tu sanāk uz nulli ar motoru iebliest, jo motori ir centrā, un viņi turās uz šiem te, principā viss motors turās uz šīm te spuriņām, jeb atsaitēm, šīm te daļām. Viņas gan ir stipri masīvāks kā šīm te mazulītiem, ko principā viss turās uz 2 šādām te atsaitītiem. Bet, šo, ka paspiežu, es varu bišķiņ arī saspiest. Jā, šis izskatās arī plasmas ir citi, un stingrāks. Un šis ir tāds nedaudz siltāks plasmas, šis ir galīgi augsts. Tad attiecīgi, lai šis te netraumētos, neatstātu viņu kā zemāko punktu, izdomāju laivas dibenam šajā te izmantot šo pašu supspūru un supspūrai no sāna pieskrūvēties. No viena sāna vienai spurai un attiecīgi no otras sāna. Skatīšos no iekšpuses, no ārpuses, kā tad būs tai spurai, kā izskatīsies drošāk. No ārpuses teorētiski ir pareizāk, lai manevrēt spēja lielāk, bet tad pastāv iespēja kaut kādas pie krasta paralēli braucot atkal ar šo te iebraukt kaut kādos doņos un piedzītiem pilni ar zālēm. Tā kaut kā. Labi, es jau aizmuldējies, lai jums jauks vakars, man jau principā ir nakts. Man ir 11:30, bet kam tas interesē? Jauku vakaru.